11. jūlija vakarā mēs vēlamies visus aicināt šeit uz mūsu mīļo Jāņu baznīcu uz koncertu, kas saucas Bachs Leipcigā. Tas ir Latvijas rādio koru un draugu Bacham, Bacha dzīvei, Leipcigas mūzikas dzīvei veltīts pasākums, tā kā svinēšana. Un par to konceptu varbūt mazliet vairāk pastāstīt Pēters. Koncertā skanēs 3 daļas mūzikai. Būs Johana Sebastiana Bacha motetes, kuru dziedās un spēlēs visi mūziķi, tutī ļoti krāšņi. Un tas motetes žanrs Bachs to ir attīstījis līdz perfekcijai un līdz pašam krāšņumam, bet vēl skanēs senāka mūzika, tātad renesanses laika polifonija, kas Bacham bija ļoti svarīga. Šajos manuskriptos ir Bacha atzīmes un rokraksti, un tas ir tāds sava veida tilts un cieņa, kādu Bachs izrādīja vecajiem meistariem un visai rakstības stilistikai pirms baroka laika. Un tad vēl 3. sadaļa, kas koncertā būs, tas būs Jāņa Pelša ērģelnieka skatījums uz vācu ērģeļu mesu, ko pats Bachs ir radījis, arī ar atsauci uz renesanses laiku, stilē antiko, kur ir parādītas visspilgtākās retorikas iezīmes instrumentālā mūzikā. Ļoti dažādi afekti, dažādi raksturi tiek izdzīvoti caur meses tekstu. Jā, man liels prieks, ka šajā koncertā mēs varēsim sadarboties ar Pēteru, kurš ir mūsu radiokora biedrs un dziedātājs un diriģents un kormeistars un viens no Latvijas vislabākajiem senās mūzikas pazinējiem. Kāpēc Bachs un kāpēc mēs tik daudz vispār ar Bachu nodarbojamies? Gan mēs, gan pasaulē vispār. Tas ir tāds interesants fenomens, jo viņš ar savu darbību ir trāpījis tajā retajā tādā tā kā akupunktūras punktā mūsu sistēmā, kur sazobē ļoti daudz ļoti svarīgas gan mums kā cilvēkiem vispār, gan mums kā cilvēkiem, kuri mīl mūziku, kur vairākas tas teritorijas pārklājas. Viņa mūzika ir pilna ar atsaucēm uz numeroloģiju, uz teoloģiju. Tādu bagātu mūžu, interesantu mūžu nodzīvojas cilvēks, kurā netrūkst gan nenormāls traģēdijas, gan arī tāda ārkārtīgi spoža prieka un realizēšanās brīži. Un viņš ir ārkārtīgi interesējies par to, kā šos te mūsu emocionālos stāvokļus var pārvērst muzikālā vēstījumā. Viņš ir bijis ļoti liels retorikas meistars. Man liekas, ka viss šis te kopums, viss šis ārkārtīgi daudzveidīgo interešu kopums, kuru mēs redzam ļoti labā veidā realizēt viņa muzikālajā mantojumā, ir tas, kas padara viņu tik īpašu. Un tas liek mums justies tā, ka mums katram kaut kas Bacha muzikā ir ārkārtīgi svarīgs, kaut gan tās var būt arī ļoti atšķirīgas lietas.